Šeit es, Mr. Lilārčijs, un jā, sveiki vēlreiz. Jā, pagājušajā epizodē mēs paņēmām, nolikām šeit kaktusu. Jā, un mēs tur nolikām kaktusu. O, paskatieties, kas tur ir. Holy shit. To es nebiju gaidījis. Ok, ko mēs varētu darīt? Mēs varētu paņemt, uztaisīt sordu un iet nosist viņus nosti no kātiem. Ko jūs sakat? Vajadzētu tā darīt vai nevajadzētu? Jā, nākat šot. Ba. Jā. Labi, nokrita zemē. Nezinu, kur žambijs palika. Jā. Šodien man doma ir tikt līdz tām čestām šī epizodē. Redzēsim, vai mēs tur tiksim, jo mums nav cobblestone. Tā izskatās. Un jā. Nezinu, kas tur ir iekšā. Tā. Mums ir 2 gold bloki. Jā, ko mēs tādu varētu darīt? Mums jau it kā vajadzētu pasist cobblestone. Bet. Jums tad atkal nebūs interesanti skatītājiem. Ko mēs varētu darīt, lai skatītājiem būtu interesanti? Es pat nezinu. Jā, mēs varētu. Mums jau nesanāk. Tu. Jūs redzat tur? Kas tur ir? Es aizdošos palūrēt. Un jā. Lūdzu, rakstiet komentāros, abonējiet mani, jā. Lūdzu. Un lūdzu, rakstiet komentāros, kādas jūs gribat redzēt mapes, piemēram, ko es spēlēju, jo vienkārši es nezinu, ko jūs vēlaties. Un tāpēc, jā, lūdzu, rakstiet komentāros to visu. Tur ir vēl 2 česti. Nē, tur nekas nebija. Tur bija tikai cobblestone. Mums vajadzētu tā uztaisīt. Tukšs, jā. Ko mums vajadzētu? Mums vajadzētu pasist cobblestone, bet jums jau tur nebūs interesanti. Jā, nāksies viens sist. Airona man nav. Pātrināt to nekādīgi nevaru. Diemžēl nevaru to izdarīt. Mums vajag. Tā. Nē, sidīsim uz tādu pikāks. Ātrāk sasitīsies. Jā, es zinu, ka jums nav interesanti. Bet, nākamā epizode būs, kad jau cobblestones būs sasists, cik vajadzēs, un mēs sāksim veidot to te mob spawneru. Kur tā kā mobi krīt, un tad mēs pēc tam viņus varēsim sist. Un jā, varbūt, ja jūs, protams, to gribat, rakstiet apakšā komentāros, un rakstat, ka jūs arī gribat redzēt, kā es uz kompi spēlēju Minecraft.
to jūs varat droši rakstīt, un tad arī to mēs varēsim izdarīt. Un jā. Rakstat kādu padomu, spēlējot Skype, ko man tā kā, piemēram, izdarīt Skyblockā. Un jā. Pilnīgi gribas, ka tas pusi no tā, ko es sasitinu, sabrūk, īt sadeg lavā. Un tas man riebjas. Diena nāk. Mums kaktusiņš vēl neauga. Stāv kā stāvēdams. Jā. Es nezinu. Lūdzu rakstiet jā komentāros, jo es neesmu pagaidām redzējis nevienu komentāru. Un jā. Un pirmdien es domāju, ka tas nebūs, bet es domāju, ka tas būs... Nē, varētu arī būt, ka pirmdien, kad mēs ar Nigazī varbūt spēlēsim. Mēs izveidosim mapi. Tā kā Quick Build Challenge. Un jā, un tur tā, es izstāstīšu pagaidām tādu noteikums. Un tur būs apmēram tā, būs vēl kāds spēlētājs, jo vienkārši lieta tāda, kad tad mēs viņu nevarēsim uzspēlēt, vai krīzes spēlētājs obligāti tur. Un jā, un lieta ir tāda, kad tur būs apmēram izveidota mape, ja, un tādas divas, tā kā divas vietas, kur būvēt kaut ko, un līdz ko, un es būšu galvenais, un es šaušu pa zīmēm, un uz katras zīmes būs virsū kāds, kas jāuztais, un es šaušu ar loku, un kurai zīmē es trāpīšu, tās būs jāuztais. Un katrai būvē tā kā ir noteikts laiks. Un jā, tad redzēsim, vai Nigazīs piekritīs, kādu vēl spēlēt. Bet to redzēsim. Un jā, mēs tā kā varētu beigt Cobblestone sist, jo ir diena. Drīz arī mums laiks būs beidzies šai epizodei. Bet jā. Un tas noteikti būs rītdien, jā. Tas, ko es jums stāstīju par Quick Build Challenge. Un jā, redzēsim, vai viņš piekritīs vai nepiekritīs. Bet cerams jau, ka piekritīs. Vai jums vienkārši interesantāk, vai nav tikai jāskatās, kā es viens pats spēlēju kod Skyblock, jā. Vai kaut kas interesantāks arī ir. Un jā, tad jums, un komentāros jums būs jāraksta, kur māja ir smukāka. Un no komentāru viedokļiem, piemēram, ja tur būs divas mājas, un būs jābalso par kuru ciparu. Un, piemēram, ja būs vairāk balsu par pirmo ciparu, tā kā par pirmo māju, tā māja arī uzvarēs. Un jā. Un jā. Labi, skatītāji, mēs beigsim, jo es saprotu, ka jums nav interesanti, kā es te situ kaut kādu Cobblestone, ja. Un jā, un nākamā epizode jau būs tāda, ka es būšu kaut kādus 4 stakus vismaz sasits. Un jā, es laikam apvados. Jā, šeit es Mr. Lilačīs. Un jā, mēs atvadamies nākamajā epizodē, mēs būšu sasits Cobblestone, un tad mēs iesim uz tiem 2 čestiem. Uz to, un tur bija vēl viens kaut kur. Un tad mēs arī būvēsim mobi, kur spawnojas iekšā. Uz redzēšanos, un sveiki visiem!